Skolēnu vasaras brīvlaiks drīz beigsies, līdz mācību gada sākumam ir palicis pavisam nedaudz, tāpēc nav brīnums, ka kancelēs preču veikalos parādās pircēju rindas. Mūsdienās, lai sagatavotu bērnu skolai, rodas lieli izdevumi. Ģimenēm, kurās aug skolēni, augusts ir tēriņu pilns mēnesis. Mēs pajautājām, vai skolēnas sagatavošanai mācību gadam ģimenēm rodas lieli izdevumi. Šī ir tikai daļa no tā, ko esam jau nopirkuši. Mēs tagad samaksājām 29 eiro. Vēl jānopērk akvareļi gošas krāsas. Protams, tas ir dārgi. Lai sagatavotu skolai pirmklasnieku, vismazākais ir 15 eiro. Ja bērns ir vecāks, tad ir nepieciešams mazāk, jo nav jāpērk goša, akvarelis, plastilīns. Ja vēl jāpērk skolas forma, tad tie ir 80 eiro. Lai sagatavotu bērnu skolai, ir nepieciešami 100 eiro kā minimums. Es domāju, ka studentiem ir daudz vieglāk sagatavoties koledžai un augstskolai, jo ir nepieciešams mazāk klažu un pildspalvu. Mūsu ģimenes tēriņi pirmklasnieka sagatavošanai ir aptuveni 500 eiro. Laikam ne katrs var atļauties tērēt šādu summu. Burtnīcas, mapes, vāki, zīmuļi un pildspalvas, zīmēšanas albumi, mugursomas, akvareļi, nemaz nerunājot par apģērba pirkšanu, sporta tērpu apaviem, tas viss nav no lētākajiem pirkumiem. Spriediet paši, penālis, kas kalpos ilgāk par mēnesi, kā minimums maksā 2 eiro un vairāk. Par vienu parastu burtnīcu nākas maksāt sākot no 15 centiem līdz 1,5 eiro, bet klāde maksā no 1,5 līdz 5 eiro. Skolēnu mugursomas maksā vēl vairāk, par dažām tiek prasīts pat līdz 100 eiro. Tiesa, vidējā skolas somas cena Daugavpilī ir no 45 līdz 60 eiro, kas arī nav lēti. Skaidrs, ka ir ģimenes, kuras objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt savam bērnam visu nepieciešamo skolai. Šādos gadījumos palīgā nāk Daugavpils sociālo lietu pārvalde. Šogad maznodrošinātiem un trūcīgām ģimenēm, kā arī auģu ģimenēm, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts kancelēs preču iegādei. Pabalstu apmērs Daugavpils pirmskolas izglītības izglītojumiem sastāda 22 eiro, Daugavpils izglītības iestādēs pirmas klases izglītojumiem 43 eiro un Daugavpils pamatskolas, vidusskolas un profesionālas izglītības iestādēs izglītojumiem sastāda 29 eiro. Uz doto brīdi šo pabalstu ir saņēmušas 662 ģimenes. Pie tam maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī auģu ģimenēm, ir tiesības saņemt kompensāciju skolas formas iegādei, ja bērns mācās skolā, kur forma ir ieviesta obligātā kārtā. Šajā gadījumā materiālā palīdzība sastāda 30 eiro katram bērnam.